Ziemassvētku kauju muzejā brīvdabas ekspozīcijā ir pilnīgi jauni nocietinājumi izveidoti, kas ir izveidoti tieši tajā vietā, kur viņi ir vēsturiski atradās. Vēsturiskā vietā ir atjaunota Vācu aizsardzības pirmā līnija, lai parādītu, ar ko tieši saskārās latviešu strelnieki viņai uzbrūkot. Mums ir gan dzeloņdrāša aizžogojumi priekšā nocietinājumiem, kas ir pirmais šķērslis uzbrucējiem, tad ir pati aizsardzības līnija, un arī aizmugures nocietinājumi, tā kā blindāža, teiksim, kas arī ir mazs ugunspunkts, kas sagādāja uzbrucējiem grūtības. Papildus tam mēs esam izveidojuši tādus atsevišķus punktus, kur mēs varam stāstīt stāstus par uguns jaudu, cik grūti ir nogādāt kaut vai vienu artilērijas lādiņu, un to mēs rādam ar to, ka cilvēkam ir iespēja katram pašam paņemt artilērijas lādiņu, saprast, cik viņš sver, cik viņam būtu grūti aizskriet kaut vai 100 metrus ar viņu, kur nu vēl kilometriem viņu pārvietot. Un tas ir tikai viens lādiņš. Tāpat ar patronu kasti, 1000 patronu kasti, 20 kilogramīgu. Cilvēks var pamēģināt un saprast, ka tas ložumtais to patronu kasti izšaus pusotrā minūtē, bet tās 20 kilogramus, ja tev jānes kāds kilometrs, nu tas ir iespējams tas veids, kā cilvēkam likt aizdomāties, cik tas ir sarežģīti, cik resursus paģērējošs šis karš. Mēs jau ne tik daudz gribam, lai cilvēks pamēģina darīt, cik cilvēks pats ieiet iekšā tajā vidē, jo mums ir vēsturiska vide, kurā mēs esam izveidojuši būtībā vēsturisku rekonstrukciju. Un droši vien, ka tas varbūt arī ir lielākais iegūms apmeklējot mūsu muzeju, ka tu iedarbini visas savas maņas tajā interaktivitātē, lai pietuvotos kaut drusku savai izpratnē par vēstures procesiem, par tiem notikumiem, kam ir diezgan liels paralēls ar mūsdienām. Paudzes ir nomainījušās, bet tās tehnoloģijas jau būtībā, kas radās Pirmā pasaules kara laikā, mēs visi pazīstam, lietojam un kara darbībā redzam mūsdienās. Tā ir tā iespēja katram pašam vilkt paralēlus un mēģināt izprast tos notikumus toreiz un tagad.